Ar plīvojošu sarkanbaltu-sarkano karogu. Lai sarkanbaltu-sarkanais plīvu jebkādos laika apstākļos. Paldies! Paldies Esam jums. gatavi parādei. Iesaistīto dienestu parāde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai nostādīt. Parādes komandieris pulkvedis Utināns. Jā, esiet sveicināti skatītāji un sveiciens visiem Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā. Šeit Krasmalā jau ir sākusies 18. novembra militārā parāde, kurai sekot jums palīdzēsim mēs, Latvijas televīzijas žurnālists Ģirds Zvirbulis un Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis leitnants Ēriks Keisters. Ērika, pirms brīža jau redzējāt sarunā ar kolēģiem Ilzi un Dāvidu, un šobrīd uz parādes norises vietu ir ieradies arī bruņoto spēku augstākais virspavēlnieks Latvijas valsts prezidents Edgars Riņkevičs, un kopā ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri Kasparu Pudānu un aizsardzības ministru Andris Prūdu šobrīd sasveicinās ar karavīriem. Jāpiemina, ka komandierim Pudānam šī šķiet ir pirmā 18. novembra parāde šajā statusā.